Labdien! Aizējošais 2009. gads noteikti pārmaiņu gads, un tāpēc es sākšu ar tādu mazliet atkāpi pārmaiņu vadības teorijā. Kas tad būtu nepieciešams veiksmīgai pārmaiņu vadībai? Pirmkārt būtu skaidrs, kad jābūt tādai sajūtai, ka pārmaiņas tiešām nepieciešams, kad esošā situācija vairs nav apmierinoša. Tad otrais noteikti būtu jābūt spēcīgai komandai, kas šīs pārmaiņas spēj vadīt. Trešais būtu jābūt skaidrai vīzijai, kā tad mēs vēlamies mainīties, un šī vīzija būtu jākomunicē. Un ceturtais, protams, attiecīgi jāsāk šī vīzija īstenot. Kāpēc es stāstu šo atkāpu teorijā? Manuprāt, Latvija pēdējo 20 gadu vēsturē ir vismaz 2 reizes sekmīgi realizējuši šādu veidu pārmaiņu procesu. Pirmo reizi tas bija tad, kad Latvija atguva neatkarību un faktiski izveidoja darbojošos tirgus ekonomiku. Un savukārt otrajā reizē tas bija tad, kad šī vīzija bija pievienošanās Eiropas Savienībai, iestāšanās NATO. Un arī šajā reizē, otrajā reizē, Latvija šo vīziju sekmīgi sasniedz un šīs pārmaiņas realizēja. Manuprāt, šobrīd ir skaidrs, kad mēs esam nākamajā šādā pārmaiņu posmā, un tad mēs varam paraudzīties, cik labi šīs pārmaiņas šobrīd, vai šī pārmaiņu vadība šobrīd atbilst šim mazliet vienkāršotajam procesam. Skaidrs, ka es domāju, visiem ir tāda sajūta, ka esošā situācija turpināties nevar, tad pārmaiņas ir nepieciešams. Par to komandu nav tāda kategoriska viedokļa, bet katrā ziņā, ja 2 reizes mēs ar esošajiem cilvēkiem šeit Latvijā esam realizējuši šīs pārmaiņas veiksmīgi, tad es neredzu īsti iemeslu, kāpēc to nevarētu izdarīt 3. reizi. Savukārt, ja mēs skatāmies tālāk par šo vīziju un šīs vīzijas komunicēšanu, man liekas, tur ir tas galvenais klupšanas akmens šobrīd, jo šādas īsti vīzijas šobrīd, kad mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, vairs nav. Un, manuprāt, arī šādas vīzijas nav bijis jau kopš 2004. 2005. gada. Un daļēji tas noteikti ir iemesls, kāpēc mēs esam tādā situācijā, kādā mēs šobrīd esam. Tad, man liekas, mēs esam nonākuši tādā punktā, kur noteikti ir nepieciešama šī vīzija un šīs vīzijas komunikācija plašākai sabiedrībai. Un šobrīd šādas vīzijas īsti nav. Es mēģināšu, nepretendējot uz absolūtās patiesības status, mēģināšu piedāvāt tādu ieskicējumu savai vīzijai, kā es redzu, uz ko Latvija varētu tiekties nākamo 5, 7, varbūt 10 gadu laikā. Manuprāt, Latvijai būtu jākļūst par tādu ļoti pievilcīgu platformu dažāda veida uzņēmēju darbības veikšanai, gan preču ražošanai, gan pakalpojumu sniegšanai, ar mērķi pamatā šīs preces un pakalpojumus eksportēt. Ja mēs šādu veiksmīgu platformu varētu izveidot, tad mēs redzētu, ka arvien vairāk investoru, arvien vairāk uzņēmumu nākt uz Latviju un veidot šeit savas mazās platformiņas šo preču un pakalpojumu sniegšanai pārējai pasaulē. Jo, piemēram, ražojošais uzņēmums, mēs varam paskatīties uz to kā uz platformu, kur kaut kāda veida izejmateriāli, komponenti tiek pārvērsti kādā gala ražojumā, kurš ir ar augstāku vērtību nekā šo izēvielu un komponentu vērtību. Līdzīgi mēs uz daudziem pakalpojumu sfēras uzņēmumiem varam paskatīties kā platformām. Piemēram, jebkura izglītības iestāde ir faktiski platforma, kur skolnieks satiek pasniedzēju vai students satiek pasniedzēju. Jebkura medicīnas iestāde ir platforma, kur pacients vai slimnieks satiek ārstu. Jebkura banka faktiski ir platforma, kur cilvēks vai uzņēmums, kuram ir līdzekļu pārpalikums, kas vēlās šos līdzekļus noguldīt,
netiešā veidā satiek kādu citu, kuram šo te līdzekļu trūkst un kas vēlas šos te līdzekļus aizņemties. Un šādām te platformām faktiski vienojošais elements ir tāds, kad šo te platformu klientu loks nav ierobežots ar konkrētās vietas vai konkrētās valsts iedzīvotāju skaitu. Tas nozīmē, ka, ja mēs veiksmīgi veidojam šādas te uzņēmējdarbības platformas, mūsu klientu loks var būt daudz plašāks nekā Latvijas 1,8 miljonu pieaugušo iedzīvotāju. Lūk, šāda īsumā ir mana vīzija par to, kur Latvijai būtu jāvirzās nākamos 5-7 gados. Ja mēs šādu vīziju varētu veiksmīgi noformulēt, tad mēs varētu teikt, kā Gustavo savā jaunajā gabalā saka, kad mums skaidri zināms ir mērķis, uz kuru mēs ejam, mūsu soļi izšļaksta pēļķis, kas gadās pa ceļam. To es arī visiem novēlu jaunajā gadā. Paldies!